Laipni lūgti Švenk Latvija raidierakstā Domu deglis. Šeit mēs runājam ar dažādu jomu ekspertiem par aktualitātēm un aizraujošām idejām, kas iedvesmo, palīdz augt un attīstīties. Ieklausies, domā un iededz savas idejas kopā ar mums. Sveiki, klausītāji! Šodien ar jums esmu es Ieva, un šodienas sarunas tēma ir drošības kultūra. Kāpēc mēs rīkojamies nedroši, kaut zinām sekas? Katru gadu 28. aprīlī visā pasaulē atzīmē Starptautisko darba aizsardzības dienu, pieminot darba vietās bojā gājušos darbiniekus un pievēršot uzmanību drošai darba veikšanai. Arī Švenk Latvija ir izveidojusi iniciatīvu Misija 0, kurai tūlīt jau paliks 3 gadi. Un vieno dažādus darba devējus un speciālistus, kuriem rūp darbinieku veselība un drošība. Par spīti šīm rūpēm negadījumi mēdz notikt. Šajā ierakstā runāsim par to dīvaino iekšējo pretrunu. Mēs zinām, ka kāda rīcība ir kaitīga vai bīstama, bet tomēr to darām. Kāpēc racionāli argumenti mūs nevienmēr pārliecina, un vai ir veidi, kā mainīt šo uzvedību? Šodien viesos pie manis Latvijas Universitātes profesors un pētnieks sociālajā psiholoģijā Ivars Austers, kurš palīdzēs to izprast dziļāk. Sveiks, Ivar! Sveiki! Nu, Klau, es jau pateicu pirmo jautājumu. Kāpēc tad tā ir, ka es zinu riskus, es saprotu, ka kaut kas ir bīstami. Piemēram, mēs visi zinām, ka pīpēt nevajag, lietot alkoholu nevajag, braukt ātrāk nevajag. Kāpēc mēs to turpinam darīt? Nu, protams, ne visi, bet tomēr. Un nevienmēr, bet tomēr reizēm. Nu, jā. Jā. Tur jau ir vairāki veidi, kā to visu skaidrot. Ja, droši vien mēs tur uz pirkstiem skaitot, beigās tur sanāk, ka 4, 5 vai vēl vairāk tādi pamatveidi. Man patiesībā patīk vairāk daži no tiem, un es arī mēģināšu paskaidrot. Viens, ka mēs jau neesam tādi pilnīgi homogēni, viendabīgi savā tajā spriešanas modalitātē, ja, ka mūsos sadzīvo it kā vairāki cilvēki, ka viens būtu nosacīt tāds racionāls, ja, kurš ir pie vēs prātu, viņi tur emocijas, pat ja viņam ir kaut kādas emocijas, viņš domā, šobrīd es domāju tā, vai ne, es esmu pārlieku optimistisks attiecībā uz to, kas ar mani var vai nevar notikt, es to ņemšu vērā, un es tā kā bišķi piebramzēšu un tā. Bet kaut kādā brīdī tās emocijas var kļūt intensīvākas, ja, un ja tajā sākotnējā nosacīt vēsajā spriešanas modalitātē, mēs teiksim, mēs nekad vai ar ļoti mazu varbūtību darīsim kaut ko aplamu, ja tur, neievērosim darba drošības noteikumus vai vālēsim kā dulli ar autiņu vai kaut ko tādu darīsim. Nē, iespējams ir, bet tā varbūtība ir visai zema. Un kas notiek? Kaut kādā brīdī tu esi vai spēcīga emocija varā, tu esi pēkšņi dusmīgs un tev vajag parādīt kādam, kā kaut kas pareizi ir jādara un ko viņš to vispār ņemās tāds jefiņš vai ne, un tu aizmirst par drošības lietām, vai tu esi varbūt pacelātā garstāvoklī pārlieku priecīgs, kas tev liek piebremzēt ar tiem riskantajiem elementiem, vai tu varbūt esi tādā fizioloģiskā, ķermeniskā iespaidā, ja, ka tev ļoti gribās ēst vai dzert, un tev tā gribās dzert. Es pat nedomāju alkoholiskos dzērienus, man vienkārši paik gribās dzert. Un tu skrien uz to veikalu, piemēram, ja, un pirkt minerālu ūdens pudeli, ja, un nepadomā par drošību, tiksim, kā tu ielu šķērso. Ja, un droši vien, ka šādus piemērus var atrast arī jebkurā dzīves sfērā, jebkurā nozarē. Ja. Un kas pats trakākais ir, ka pie tā vēsā prāta esot, tu nevari noprognozēt, kas būs, kad tu būsi tajā emociju varā. Ir salīdzinoši daudz pētījumu par to, varbūt sākotnēji tie bija saistīti vairāk ar tādām
sauksim tās par kaut kādas pandēmijas izraisošām rīcībām, ja tur seksuāla uzvedība, ja tur, teiksim, aids sākotnējās epidēmijas laikā, vai ne, kad cilvēki diezgan nesaprātīgi visādi rīkojās, vai ne, un tas neļāva ierobežot izplatību HIV. Bet vēlāk, protams, ka tas viss aizgāja krietni plašāk, ja, un tā skaitā, saistībā ar drošību darba vietā, satiksmes drošību, ja, plašākā nozīmē tas būtu arī attiecībā uz kaut kādu lēmumu pieņemšanu finanšu jomā, ja, ka tu reizēm neesi perfekti racionāls, ja, un ka tu, uzņemies pārāk liels saistības attiecībā pret banku, ko tev ir pēc tam grūti īstenot, atdot to naudas summu, kas tur vajadzīgs. Tā ir viena sfēra, vai ne, kas ir pilnīgi noteikti svarīga. Otra, ka ja mēs pat saprotam, ka mēs tagad riskēsim, tad mums šķiet, ka mēs lielākā pakāpē, nekā mēs patiesībā spējam ietekmēt, ka mēs varēsim to vides ietekmi neutralizēt. Ja? Tur ir diezgan absurdi, ja, ka cilvēkiem šķiet, ka viņi var ietekmēt to, kā metamais kauliņš uzkritīs, piemēram, ja, vai tāds pilnīgs nejaušās lietas. Bet plašākā kontekstā, ja mēs prasām, teiksim, kāda ir varbūtība, ka ar tev kaut kas notiks salīdzinājumā ar citiem, tad sanāk attiecībā ar mani kaut kas var notikt mazākā pakāpē nekā ar citiem. Lai tas nebūtu absolūti abstrakt, es varu pastāstīt tādu vienkāršu eksperimentu, ko var jebkurš negluži mājās, bet darba vietā to var izspēlēt. Ja mēs tagad sadalām visus darba kolēģus, vēlams lielāku grupu, 50 cilvēkus, divās apakšgrupās, nejauši randomizēti, un vienai grupai paprasām, iedomājieties, ka jūs tagad esat autovadītājs, kas ir pie stūres, kāda ir varbūtība, ka jūs vienu braucienu laikā ieskriesiet kādam aizmugurē. Ja? Un otrai grupai prasa, iedomājieties, ka jūs tagad vadat auto, kāda ir varbūtība, ka jums kāds ieskries aizmugurē vienu braucienu laikā. Un ja tās grupas ir pietiekami lielas, no kādiem 50 sākot, tam vajadzētu nostrādāt, tad tā varbūtība vajadzētu sakrist, ja, ka tā varbūtība, ar kādu es ieskrienu citam, aizmugurē ir tāda pat, kā man ieskrien. Jo, es runāju par centrālo tendenci, par vidējo rādītāju, jo, protams, ja cilvēks saprot, autovadītājs saprot, ka viņš vai viņa ļoti labi brauc, tad es varu teikt, jā, tā vidēji ņemot, man varbūtība kaut kur ieskriet ir zemāka nekā tur populācijai kopumā. Un, teiksim, ja es saprotu, ka es ļoti slikti braucu, tad man vajadzētu saprast, ka varbūtība, ka es ieskriešu kādam aizmugurē ir krietni lielāka nekā otrādāk, jā. Tas ir, ka man ieskries. Bet visi par sevi domā krietni labāk. Ja? Tas ir pārspīlē, citiem vārdiem sakot, to, ko nevar ietekmēt. Domā, ka spēs ietekmēt kaut kādas neietekmējumās lietas. Tas, teiksim, ir vēl viens piemērs, vai ne, kas attiecas uz ļoti plašu uzvedības spektru. Jā. Bet vai būtu tāpēc jāstrādā varbūt ar cilvēkiem, kuri ir pašpārliecinātāki, un vai pētījumi rāda to, ka... Tas jau visiem ir, visi pārspīlē. Visi? Tā kā arī nepārliecināti cilvēki. Protams, ka ir kaut kādas atšķirības. Jā. Es vienkārši iedomājos, varbūt ir pētījumi, kas parāda, ka ir varbūt kaut kāds konkrēts cilvēku tipāžs, kur vairāk iekuļās negadījumos savas pārgalvības dēļ, vai varbūt, kur vairāk rīkojās nedroši, varbūt vairāk apdraud savu veselību ne jau tikai saistībā ar autovadīšanu, bet varbūt ar citām, mazāk dara lietas, kas varbūt pasargātu viņu veselību, vai tās ir divas dažādas lietas? Nē, noteikti. Ir. Tas viens, kas man uzreiz nāk prātā, ir cilvēki, kuriem vajag meklēt piedzīvojumus. Tas, ko man saka kaut kāds tur sensation seekers, ka man vajag jaunas sajūtas visu laiku dabūt. Ja. Ir kaut kādi
daži procenti, piemēram, no autovadītājiem, kurus drošības reklāmas kampaņas uzrunā pilnīgi atžgārni. Ja? Man tas ir jāmēģina. Ja? Nu, tas, ko iesaka nedarīt, man tas ir jādara, jo es zinu, ka es ar to tikšu galā, un tā es tikšu pie kaut kādām jaunām, relatīvi skarbām, bet tieši tāpēc patīkamām izjūtām. Ja? Varbūt uzreiz ieteikumu šiem cilvēkiem, kuriem gribās tādas asākas izjūtas dzīvē, kā viņi to var dabūt, neapdraudot sevi vai citus cilvēkus. Es nedomāju, ka var ļoti labi nostrādāt, ja mēs runājam par kaut kādiem principiem, kampaņām vai kaut ko tam līdzīgi, ka mēs taisītu kaut kādas konkrētam cilvēkam piemērots. Īstenībā jau mēs to varētu darīt, bet tam būtu jābūt tiešsaistes režīmā, ja, ka tagad mēs zibenīgi, tur mākslīgā intelekta risinājumos balstītu lēmumu pieņemam, ka šim cilvēkam ar vislielāko varbūtību šobrīd ir jādabū atgriezeniskā saite konkrētā veidā. Ja? Viņam tur kaut kas, no telefona izlec vai, strādājot darba vietā, sāk mirgot noteiktu veidu lampiņu kombināciju, ja, vai skan noteiktu veidu muziku, vai es vienkārši ļoti brīvi fantazēju šobrīd. Ja tā tam pieiet, tad jā, bet tad attiecīgi arī par katru cilvēku ir jāzina kaut kāda informācija. Jautājums, kur mēs ejam, ja? Vai tā ir Ķīna, ja? Ka mēs par visiem zinām maksimāli daudz, ja mēs visu laiku krājam informāciju, mums ir personības profils, un tad mēs katrai situācijai, kur kādam varētu potenciāli paslīdēt kāja, dodam tādu spēcīgāko pretspāru. Droši vien, ka tas nav tas, ko mēs vēlētos. Ja? Bet tas, ko var darīt, ir jau universāli risinājumi. Ja? Kā mēs saprotam, piemēram, princips, tagad tev atgādina, ja tu šitā rīkosies, tu zaudēsi. Ja? Tas ir pilnīgi noteikti rietumu kultūrā ļoti spēcīgs efekts, ka mūs vairāk motivē potenciāli zaudējumi nekā potenciāli ieguvumi. Sodi. Tā ir skaitā sodi. Ja? Sodi neizbēgamīgi, bet tam nav vienmēr jābūt sodam tādā naudas izteiksmē. Lai gan sodus var saprast arī plašāk. Sodu var saprast arī kā nosodījumu, kā aizrādījumu no tiem, kas man ir nozīmīgi, līdzīgi, kuru viedokli es potenciāli ņem vērā. Ja? Tas arī ir sods. Jo sods nav vienmēr tur naudas sods vai karcers, ja, vai prēmijas atņemšana, vai kas kurā gadījumā tas varētu būt. Ja. Tā kā, principā, soda tāda neizbēgamība ir ļoti svarīga, bet nemazāk kā monetārs sods var palīdzēt arī sociālais kaut kāds atgādinājums, plašākā nozīmē nosodījums. Jo ir jau pieredze pasaulē. Naudas soda reizēm var strādāt arī pretēji, ka cilvēks uzskata, ka viņš tādā veidā atpērkās. Jā, ir daudz citāds pētījums, teiksim, ka bērndārzā vecākiem teica, ja jūs tagad nokavēsiet tur vairāk kā 15 minūtes savu bērnu izņemot, tad jums tur ir kaut kā 10 eiro jāmaksā, ja es to summu no galvas izdomāju šobrīd. Salīdzinoši, jā, ne ļoti liela, bet arī neniecīga, bet tomēr. Un kas notika? Vecāki sāk kavēt vairāk, jo, ja viņi bija tā kā uz robežas, ka viņi varētu paspēt, viņi vairāk neuztraucās, jo viņi saprat, ka pa 10 eiro es tagad varu nopirkt pusstundu klāt. Jā, kaut kādos apstākļos tas var būt ļoti svarīgi, jā. Vai arī tam sodam jābūt tik lielam, lai viņš tiešām būtu tāds demotivējošs. Vai arī tam sodam jābūt tik lielam, viņš ir demotivējošs, jā. Bet kā nonākt, jo tad, kad jau mēs saskaramies ar sodīšanu, tas nozīmē, ka kaut kāda rīcība jau ir notikusi. Tātad potenciāls apdraudējums ir noticis, un mērķis jau kaut kādai, arī darba devēju vai ne iniciatīvām, drošības kampaņām jau ir vispār novērst, lai pat neienāktu prātā. Un, protams, milzīgs sods varētu būt kādam kaut kas tāds biedējošs, bet vai varbūt ir vēl kaut kas, un varbūt ir kaut kas vispār nāk no bērnības, ko varbūt
labi, mums pieaugušiem cilvēkiem tas vairs nav aktuāli, mēs vairs laiku apakaļ nepagriezīsim, un kādi mēs esam izauguši, tādi esam, bet varbūt arī ko ņemt vērā jaunajiem vecākiem, vai jaunu bērnu vecākiem, kas šobrīd varbūt audzina, izglīto un potenciāli varbūt piedalās tādas riskantas uzvedības veicināšanā tālāk nākotnē tam cilvēkam jauniem. Vai tā ir? Bet te vairākas lietas par audzināšanu? Man laikam tas, kas visvairāk interesē un svarīgi, kā nenonākt līdz tai riskantai rīcībai, pieaugušiem cilvēkiem, un tad attiecīgi varbūt ilgtermiņā no bērnības. Jā, tās ir divas daļas. Par bērnību. Droši vien, ka, teiksim, normu ievērošana, tā var būt svarīga tāda veselīgas uzvedības pazīme, ja. Droši vien, ka mēs varam kultūras sadalīt, ja, ka ir tāda vairāk riska orientēta un drošības orientētas kultūras, ja, un to jau lielā mērā iemāc, un kas vēl svarīgāk, to lielā mērā iemāc netieši, nevis tagad tur kratot pirkstu, ja tu tā nedarīsi, bet tu no bērna kājas vienkārši redzi, ka tā ir normālā uzvedības modalitāte, vai ne, ka tev vecāki tā rīkojas, un tavi skolotāji visos līmeņos nevis saka, dari šitā un paši dara savādāk, bet arī to dara. Ja? Tas tā kā visi tie anekdotiskie gadījumi, ka tu ej tagad autoskolā un tev instruktors saka, šitā tu dari tagad, ja, jo tāpēc, ka tā vajag eksāmenā, bet pēc tam tu nekādā gadījumā tā nebrauc, jo neviens tā nebrauc, vai ne? Tas ir vajadzīgs tikai, lai nokārtot eksāmenu. Es nezinu, vai vēl tagad tā dara, bet es salīdzinoši nesen tādus stāstus dzirdēju. Ja? Teiksim, burtiski par pēdējiem gadiem es droši vien varbūt tā neteiktu, lai gan arī tur visticamāk var uzlabot var gadīties, kā to veidu. Jo tā kā, tāda netiešā mācīšana jau ir ļoti, ļoti svarīga. Bet plašāk skatoties, ko vispār darīt šādās situācijās, manuprāt, ir divi principi, kā veidot vidi, lai cilvēki lieki neriskētu. Viens būtu balstīts tajā, ka mums ir tendence pārvērtēt, cik daudz citi kaut ko dara. Un mums te bija pāris gadiem viens pētījums par neatļautu dzelzceļu šķērsošanu. Tas ir neatļautās vietās, neatļautā veidā un tam līdzīgi. Un mums bija reprezentatīva izlase, līdz ar to mēs varējām salīdzināt, vai, ja cilvēks saka par sevi, ka es to daru ar noteiktu biežumu pakāpi, mēs to varējām salīdzināt ar aritmetiskiem vidējiem, kas nāca no populācijas. Tas ir, vajadzētu sanākt tā, ka tas, ko es daru, sakrīt ar to, ko es redzu attiecībā uz citiem, vai ne? Vidējā līmenī, bet tā nebija. Ja? Aritmetiskie vidējie atšķīrās par sliktu pārējiem, ja? Ka es esmu labāks nekā citi. Tas nozīmē, ka mēs neobjektīvi esam sava šī te secinājuma. Tātad mums šķiet, ka citi dara lietas nedrošāk, kā mēs. Jā. Es varbūt arī nedaru perfekti, bet citi dara vēl citi sliktāk. Ir daudz sliktāk. Un tās mēs arī prasījām, tur vērtēt dažādas kontekstus, dažādas situācijas, un sanāca tā, ka jo riskantāk ir situācija, jo lielāka šī atšķirība. Ja? Tātad riskantākās situācijās citi dara vēl sliktāk nekā es daru. Kāpēc es šito ievadu vispār te uztaisīju šitam jautājumam? Man šķiet, ka tur ir arī eleganti iespēja, kā mazināt šo efektu. Dot to atgriezenisko saiti, ko citi dara. Ja? Tātad parādīt, ka īstenībā visticamāk tu esi vēl sliktāks nekā tie pārējie. Ja? Tas tu dabūni to objektīvo normu, ja? Tu neies tur baigi sev melot, ja tu patiešām zinās, kā citi dara.
Un varbūt, vai tev šķiet, varbūt, piemēram, kaut kādā uzņēmumu, darba devēja kontekstā, varbūt tas nozīmē kaut kādu pārskatu, datu publicēšanu regulāri, lai tad tie, teiksim, citi viens no otra var skatīties, vai ne, kā tad mums iet? Viens no vienkāršiem veidiem, jā, protams. Jā. Teiksim, kaut kāda darba drošības noteikumu pārkāpumi, jā. Ja kāds tagad baigi bieži pārkāpj, tad izlasīs, īstenībā tas vispār ir. Es to esmu 10 reizes izdarījis šogad, bet vispār tas vidējais rādītājs ir krietni zemāks. Jautājums, vai tos datus var dabūt? Jā, tas ir jautājums. Teiksim, kaut kādā dzelzceļa šķērsošanas gadījumā, to jau var, vai ne? Tu vari anonimizētā formā nofilmēt un palūgt, lai mākslīgā intelekta programma saskaita, cik cilvēki to dara. Tu vari pat nepārkāpt nekādas anonimitātes noteikumus, vai ne, un tikt pie tiem datiem. Vai organizācijas kontekstā tas ir iespējams? Es nezinu. Ja ir, tiem, kam rūp, visticamāk ir iespējams. Ja tas nozīmē, ka tu pasargā darbiniekus veselību, dzīvību potenciāli. Jo es domāju, ka tas mūsdienās, teiksim, ir tāds labs veids, kā izmantot mākslīgo intelektu. Ja, ka tu vari, nekratot ar pirkstu konkrētam cilvēkam un vispār, ka neviens neskatās nekādus datus, vai ne, tu vienkārši dabūni rezultātus. Ja. Te bija tik un tik pārkāpumi, jo, teiksim, video signālu apstrāde mūsdienās ir ļoti tālu aizgājusi. Ja. Tur var ļoti labi iemācīt, klasificēt pārkāpumus no korektas uzvedības. Ja. Kā viens piemērs, un tu tikai pa brīdim pasaka, vai ne, īstenībā baigi struntīgi iet, vai ne, šitā ir baigi riskantā situācija, kurā tu esi nonācis. Tad tas, ko es dzirdu, tad tādas divas lietas. Viens ir apzināties, ka visticamāk es daru riskantāk kā citi. Tas tā kā palīdz riskēt mazāk, varbūt. Un otrs arī tā apziņa, ka tas risks ir reāls arī man, un ka arī mana dzīvība ir apdraudēta. Vai vismaz veselība nopietna. Jā, teorētiski, jā. Tas ir... un vēl viena lieta, protams, ir, ka tu dabūni acumirklīgi to atgriezenisko saiti, tādu, nezinu, kaut kādā veidā, varbūt nepersonificētu, bet... Piemēram, ātruma tie rādītāji, kas tur saka, tu brauc pa ātru. Tas arī nav slikti. Viņš nevar teikt, ka visos gadījumos vienmēr tur pētījumi rāda, ka tur nav tāda absolūti perfekta situācija, ka tas ļoti, ļoti iespaidot. Bet pat apziņa, ka man var sanākt ziepes un ka tas nepaliks nezinām šī lieta, tā var daudzās situācijās palīdz. Bet kāpēc tas tā ir, ka man tas sots, potenciālais tās sekas rūp vairāk un iebiedē kaut kā vairāk kā potenciāls apdraudējums manai veselībai? Tas vienkārši nav loģiski. Es jau neteicu, ka ar mani kaut kas var notikt. Ja? Tur ir tāda noslēdz spriedumos, ja paprasa, kāda ir varbūtība, ka ar tev kaut kas slikts notiks, un kāda ir varbūtība, ka ar citiem kaut kas slikts notiks. Ja? Vidējā varbūtība ar tevi kaut kam sliktam notikt būs zemāka. Tas nenozīmē, ka kāds cilvēks nevar pateikt, kā man ir lielāka, bet tā ir tā centrālās tendences līmenī, tas tā būs, vai ne? Un tā kā prasīs, kāda varbūtība, ka ar tev kaut kas labs var notikt. Ja? Teiksim, ka tu laimēs loterijā, ka mēs pērkam loterijas biļetes, vai ne? Kāpēc mēs vispār pērkam, ja? Man paveiksies, man būs. Bet tas nozīmē, ka man vajadzētu paveikties mazliet vairāk kā citiem. Pretējā gadījumā tas būtu absurdi to darīt. Ja? Vai iet uz kazino. Ja? Principā jau tā ir droša lieta, kā zaudēt naudu. Protams, jā. Ja? Bet te ir tas dzīves kazino. Un tas jau arī, ja tu izprūti, ja tu dari apzināti kaut kādas riskantas lietas un izkļūst sveikā, tu jau izveido jaunu šo te... rīcības modeli, ja, tas kļūst par paradumu kaut kādā brīdī, par paradumu, kas tev sniedz arī baudījumu. Jo objektīvi skatoties, tas ļoti bēdīgais rezultāts, vienalga tur smagi fiziski ķermeniski bojājumi vai nāve, viņi jau nebūs nekad bieži. Ja? Bet summāri skatoties, protams, tā varbūtība ir krietni lielāka nekā mēs par to domājam. Ja? Teiksim, varbūtība ciest smagā cēsums negadījumā. Man nav Latvijas dati, bet, teiksim, amerikāņiem tur ir kaut kādi
bišķi zem 2%, kas īstenībā ir daudz, ja? Jā. Dzīves laikā, vai ne? Bet, jā, mēs jau pieskārāmies darba devējiem, darba vietām. Vai ir kaut kas tāds, kas potenciāli traucē un varbūt tieši veicina drošības kultūras ieviešanu? Jo bieži vien darba devēji arī pasūdzās, ka mums ir noteikumi, mēs visu iedodam un tāpatām jau tiem noteikumiem neseko. Un tad no otras puses mēdz jau arī būt tas, tā kā mēdzam dzirdēt, ka varbūt arī tieši darbinieks saka, mans darba devējs varbūt neparūpējās par to drošību un tik ļoti kā gribētos. Un vai tas vienmēr ir par fizisko drošību, bet tas jau ir otrais jautājums. Ko darīt? Es domāju, ka jautājums jau ir, kas tur reāli notiek, ja, jo stāstniecība ir viena lieta, un otrs ir fakti, ja, jo visticamāk arī darba devēji vai uzņēmumu vadītāji, viena lieta būs, ko viņi teiks, bet otra lieta ir, ko viņi domā kaut kādos citos kontekstos, ja, jo tā kultūra plašā nozīmē jau ir no divām daļām sastāvoši. Viens ir kaut kāda priekšraksti, ja, ko mēs esam deklarējuši, un otra lieta ir tas reālais, kas nekur nav piefiksēts rakstiskā formā, bet ko visi zina. Ja. Un jautājums ir, kuru no šīm te daļām darbinieki izvēlēsies, kam viņi sekos? Tam, ko visi dara, pat ja nekad tas nav apspriests. Ja. Mēs esam gan labi novērotāji, kā rīkoties. Ja. Tad tas mums ir sociāli svarīgi iekļauties. Jā. Iekļauties, protams, un to mēs zinām jau no vispopulārākajiem pētījumiem sociālajā psiholoģijā. Ja. Kaut kādas absurdas situācijas, kurām cilvēki nesaprot, kāpēc man būtu tagad jārīkojas vienā veidā, un es pastos apkārt, kā viss dara, es daru tāpat, jo mēs zinām, ka pat ja rezultāts ir gan absurds, tad vismaz kādi 60% no nejauši izvēlēts cilvēku kops rīkosies tāpat, kā vispārējie dara. Pat ja viņiem būs šaubas, vai viņi pareizi rīkojas. Ja? Un tad, kā papildus faktors, nostrādās arī nezināšana, kā rīkoties. Ja? Tā kā es nesaku, ka nevajag tagad formāli rakstīt, ja? Kā vajag rīkoties, bet tam ir jābūt skaidram, precīzi komunicētam, tam ir jābūt kaut kam jēgpilnam, ja, jo nevar prasīt absurdas lietas, kam neviens neredz jēgu. Ja, jo, teiksim, Eiropas Savienība prasa, ja, vienkārši tāpēc, ka prasa vai ne kaut kā. Nepamatojot. Jā, nepamatojot. Tam ir jābūt jēgpilnam, jo lieta, kas nav jēgpilna, mums šķiet pēc definīcijas nesakarīga un tādu, ko nevajag pildīt, ko nevajag īstenot. Un vēl ļoti svarīgi, ka, ja mums ir kaut kāda hierarhija organizācijā, ka visi to ievēro. Tas nav tā, ka tagad, teiksim, tur vadības līmenī nē, bet, tāpēc, ka mēs esam vadības līmenī, un tad, protams, tāda neievainojamības sajūta var rasties, vai ne, jo, vara iet roku rokā ar tādiem degradējošiem procesiem attiecībā uz savu ievainojamību. Ja. Ja tev ir vāra par kaut kādu situāciju, tad šķiet, ka tu vari ietekmēt neietekmējumu vairāk nekā, ja tu esi cilvēks, kam nav pārāk lieli varas resursi pieejami. Tā kā šādi par to var domāt, ja, ka ir tāds muļķīgs politiskais sauklis, bet šajā gadījumā tas būtu pareizs. Sāc ar sevi, ja tu esi vadītājs. Ja. Un klausies, vai ir kaut kādas atšķirības Latvijai salīdzinājumā ar Eiropu, pasauli šajā kaut kādās tendencēs, vai mūsu nedrošā uzvedība ir vairāk vai mazāk, un vai kaut kādi tie psiholoģiskie aspekti atšķirās, vai mēs vienkārši vēl viena valsts un vēl viena sabiedrība un visiem ir tie paši izaicinājumi? Viens tāds rādītājs, kas nāca arī no vienas mūsu pētījuma sērijas pirms kaut kādiem gadiem, ka mēs gribējām saprast, ka pēc autovadītāju
valsts līmenī brauc sliktāk, ar sliktāku braukšanu mēs sapratām smagu ceļu negadījumu skaitu uz 100,000 standartā mēs toreiz reiķinājām iedzīvotāji. Tad, ja mēs paskatījāmies, kādas vērtības ir svarīgas dažādās valstīs, tad tur bija diezgan skaidra tā bilde. Skaidrs rezultātu musturs, ka tajās zemēs, kur vara kā vērtība ir svarīgāk, un tās kā likums, piemēram, Eiropas līmenī, ir postkomunisma zemes, tur tas rezultāts ir sliktāks. Ja? Teiksim, tur Ziemeļvalstīs, apvienotā karalistē, Vācijā, kur satiksmes drošības rezultāti ir labāki, tur varai kā vērtībai mazāk nozīme, teiksim, lielāka nozīme ir drošībai, piemēram, kā vērtībai, ja? Vai kaut kādai, reizēm var runāt par universālismu vērtībām, kas ir fokusētas uz līdztiesību, ja? uz tādu vienādām tiesībām visiem sabiedrības locekļiem. Tad, attiecīgi, cilvēki arī iedarbojoties, domā bišķi vairāk par citiem. Ja tev ir tās varas īpašības, tad, kad tev ir saskarsme ar citiem, un ja šīs saskarsmes rezultātā var rasties riskantas situācijas, tad tā primārā doma būs, kā parādīt, kurš šeit ir galvenais. Ja? Un visas situācijas, kuras ir saistītas ar vajadzību parādīt hierarhiskās attiecības, tur vienmēr ir kaut kāda būtiska riska daļa. Vai ne? Turpretī, ja tu lielākā mērā domās par to, kas ar citiem notiek, tas ir no citu skatu punktu, un tu domās, ka svarīgāk tomēr ir sekmīgi tikt galā pat ar potenciāli apdraudošām situācijām, tad tu arī kaut ko izdomās tajās situācijās, un pats domāšanas fakts, kā tu tik galā var tev nomierinās, ja tu būsi, piemēram, tajā emocionālajā stāvoklī, par ko mēs runājam, pēc kāds pusstundas. Jā, jau virzoties uz nobeigumu, es arī pieminēju to, ka nedroša rīcība jau var būt kā tāds ieradums, kaut kas ir katru dienu, visu laiku, un varbūt tā ir tieši viena konkrēta lieta. Un, protams, varbūt saistībā ar kaut kādu vielu lietošanu, kur ir ķīmiska atkarība, tas, protams, ir sarežģītāk, bet varbūt ir tādi vienkārši nedroši ieradumi, kuriem arī varbūt ir bioķīmisks process mūsu smadzenēs un tam līdzīgi, bet varbūt tev ir kaut kādi praktiski ieteikumi, padomu klausītājiem, ar ko sākt, ja es esmu jau identificējis kaut kādu nedrošu paradumu savā ikdienā, bet sajūt kaut kādu to, nezinu, kaut kā ir kaut kas šķiet, ka ir kaut kāds šķēršļi, ir grūti no tā atradināties. Ko darīt? Man visuniversālākais risinājums šķiet no Odiseja nācis no seniem grieķiem, ja? No sengrieķu mītiem. Tad stāsts par to, ka Odisejam atgriežoties no Trojas kara, vajadzēja kaut kā tikt garām Sirēnu salai, ja? Un viņš bija dzirdējis, ka tur tāds baumas, ka tur būs ļoti skaistas dziesmas, kuras vilinās jūrnieks tuvāk, bet beigās tas kā likums beidzas ar ieskriešanu klintīs un pašu jūrnieku saplosīšanu, vai ne? Un viņš izdomāja, ka ja viņš nonāks tādā situācijā, kur viņš tās sirēnu dziesmas dzirdēs, tad viņam arī būs vakars. Bet viņš tagad izdomāja, ka viņš tomēr grib tās dziesmas dzirdēt. Bet vajag kaut kā izdarīt, lai viņš nevarētu darīt to, ko tās sirēnas no viņa prasa. Un tad viņš sarunāja, ka viņi tuvosies Sirēnu salai, ka komanda viņu piesies pie masta un paši aizlies ausis ar vasku, lai nedzirdētu un varētu mierīgi airēt. Un rezultātā viņš dzirdēja sirēnu dziesmas, neko nevarēja padarīt. Bet viņš nevarēja izdarīt to, ko no viņa prasa. Un mierīgi, droši pabrauc garām, tāpēc, ka komanda nedzirdēja tās sirēnu dziesmas. Ja? Bet kur te visā tajā mācība? Mācība ir tajā, ka tu nevari to izdarīt tajā brīdī, kad jau tu esi pienācis pie tās problēmas situācijas. Tev iepriekš ir jābūt sagatavojušamies. Un stāsts ir par kaut kādām likmēm,
parasti tās ir likmes, simboliskā nozīmē. Tam nav jābūt naudas izteiksmē, bet arī nauda ļoti labi strādā. Teiksim, tu apņemies, publiski apņemies, ja es tādu kaut ko tādu darīšu, tad būs bišķi jāmaksā. Ja? Nezinu, kaut vai 50 centi par kaut ko nedrīkstētu darīt. Uzreiz kritīsies. Publisks apsolījums kaut ko nedarīt strādā ļoti labi. Ja, jo, mēs, protams, varam šķendēties, ka cilvēkiem reizēm gadās neturēt vārdu, bet tomēr vārdu turēšana ir svarīga tāda paštēla sastāvdaļa. Ja? Un ja es būšu publiski paziņojis, ka es kaut ko darīšu un to nedarīšu, tad es jutīšu slikti, ja? Tas būs diskomforts. Ja? Teiksim, šādā veidā, es tagad dažas nosaucu, ja? Droši vien, ka tur var krietni izvērst, tur varbūt arī kaut kāds brīdinājums sistēmas, ja? kas tev tagad pasaka, šito, nē. Ja? Tādā tehniskā nozīmē, ja? Bet tam arī jābūt jau iepriekš gatavam. Ja? Tas nevar būt uztaisīts, radīts tajā brīdī, kad tu kaut ko dari. Ja? Tā kā šis viss strādā. Ja? Pat ja cilvēks saka, nē, tas uz mani neatiecās. Un tas ir apmēram tā kā teikt, ka reklāma uz mani nestrādā. Paga. Strādā. Ja tikai jābūt īstai reklāmai. Ja? Nevar nestrādāt, ja reklāma ir pareizi būvēta. Tāpat ar drošības šiem te pasākumiem. Ja? Paldies tev liels. Es runāju ar Ivaru Austaru, un, manuprāt, šī saruna ļoti labi ieskicē, kāpēc tāda iniciatīva kā Misija 0 ir ļoti svarīga, jo tā veicina to, ka uzņēmumi, darba devēja organizācijas, indivīdi apņemās rūpēties par savu darbinieku drošību, pasaka to oficiālā ceremonijā, parakstot hartu, ir redzami visiem interneta vidē, par viņiem var arī ziņot šajā mājaslapā, un man liekas, tas ir veids, kā darba devēji, pie kuriem strādā simtiem tūkstošiem sabiedrības locekļu var vismaz no savas puses kaut kā veikt ieguldījumu mūsu visu veselībā un drošībā. Un, paldies tev liels, Ivar, ka padalījies, un mēs tiekamies jau Misijas 0 pavasara formā 25. aprīlī. Jā, paldies par iespēju parunāt. Jā. Atā.